Tiesu darba datu portāls www.dati.ta.gov.lv apkopo dažādus datus par rajona, pilsētu tiesu un apgabaltiesu darbību. Portālā dati tiek apkopoti no dažādām tiesu administrācijas uzturētām tiesu darbības uzskaites un reģistra sistēmām, informāciju apkopojot strukturētās atskaitēs un pārskatos. Īsumā par portālā publicētajiem rādītājiem. Sadaļā saņemtās un izskatītās lietas ir apkopoti dati par rajonu, pilsētu tiesās un apgabaltiesās saņemtajām un pabeigtajām lietām, piemēram, civillietām, krimināllietām, administratīvajām lietām un citām. Kā arī šajā sadaļā ir pieejami dati par nepabeigtajām lietām tiesās. Savukārt sadaļā lietu kustība ir pieejama informācija par saņemto lietu skaita sadalījumu pēc veida, kādā lieta ir saņemta tiesā. Piemēram, pēc sprieduma, nolēmuma atcelšanas, pēc piekritības no citas tiesas. Savukārt datu tabula lietu izskatīšanas rezultāti sniedz datus par izskatīto lietu skaitu pēc tās pabeigšanas, piemēram, prasība apmierināta, tiesvedība izbeigta un tam līdzīgi. Sadaļā lietu izskatīšanas ilgums ir apkopota informācija par vidējo lietas izskatīšanas ilgumu tiesās un izskatīto lietu skaitu pēc izskatīšanas ilgumu grupām. Sadaļās nolēmumi, pieteikumi ir pieejama informācija par tiesu pieņemtajiem nolēmumiem vai pieteikumiem. Savukārt sadaļā notiesātās personas ir apkopota informācija par notiesāto personu skaitu ar spriedumu. Dažādi rādītāji, ko izmanto notiesāto personu datu analīzē, piemēram, dzimums, vecums, izglītība, noziedzīgais nodarījums, par ko persona tika notiesāta, piemērotais sods. Sadaļā nostiprinājuma lūgumi un lēmumi ir pieejama informācija par tiesu pieņemtajiem lēmumiem zemesgrāmatas jautājumos. Savukārt statistikas pārskati ir īpašs datu izplatīšanas veids, kur dati tiek publicēti kopā ar datu aprakstu metodoloģiju, kas ir īpaši svarīgi datu izpratnes nostiprināšanā. Savukārt lietotāja palīgs un atskaišu un datu skaidrojums ir informatīvs materiāls, kura mērķis ir palīdzēt jums atlasīt datus un izprast šos datus.